Dievs caur lieldienām parāda, ka ir cerība. Caur sāpēm, grūtībām, ciešanām karavīrs reizēm apstājās, reizēm atkal viņam ir otra elpa, bet lieldienas caur šo Dieva dēlu upuru, Jēzu Kristus upuri, viņš ir devis mums cerību un skatījumu pavisam citā dimensijā. Mums ir iespēja visos un vienmēr visos laikos nākt pie viņa un saņemt to iedrošinājumu, palīdzību un atbalstu. Kā ģimenē, tā armijā strādājot ikdienas darbu, tā arī kaut kādos hobijos, tā arī ikdienas dzīvē. Ko jūs teiktu karavīriem un viņu ģimenēm šajos svētkos? Kāds būtu jūsu novēlējums? Ieraudzīt to, kas ir tas primārais. Mēs reizēm nenovērtējam, kas mums blakus ir. Mēs reizēm vairāk zūdamies un sūkstamies par to, kas mums nav un ko mēs vēl gribētu saņemt un iegūt, bet mēs reizēm nenovērtējam to, kas mums ir blakus. Tas novēlējums man būtu šajās lieldienās, ka mēs novērtētu, cik daudz jau mums ir. Ka mums ir veselība, ka mums ir mīļi tuvi cilvēki apkārt, ka mums vairāk varbūt jāsāk paskatīties, cik daudz Dievs mums ir devis, un ka mēs ar tādu pozitīvu skatījumu arī pēc lieldienām turpinām dzīvot un turpinām skatīties uz lietām, ka nav nemaz tik slikti tai dzīvē, un ka Dievs arī caur tiem pārbaudījumiem neuzliek lielākus tos pārbaudījumus, kā varam panest, un arī dod mums iespēju paskatīties uz lietām, ka mums ir iespēja vienmēr saņemt iedrošinājumu un stiprinājumu no paša Dieva.